Es domāju, ka ir īstais brīdis pienācis, lai sasumēt visu to, ko jūs dzirdējāt, jums rastošie jautājumi, kas interesē jūs, un jums ir tā retā izdevība uzdot tik plašu spektra ekspertiem savus jautājumus. Es varbūt izmantošu savu iespēju to, ka Baloša kungs vienīgs lielākais izaicinājums ir islāms, un es zinu, ka pēdējā laikā Gekins kungs ļoti daudz pēti šo jautājumu jūsuprāt, vai tas ir izaicinājums, un kā mēs varētu definēt Latvijas telpā islāmu, vai tā mums ir, viņa nav jauna un viņa nav tradicionāla. Kas ir islāms Latvijas telpā? Vai viņš tiešām ir, šī reliģija ir lieta, no kuras mums būtu jābaidās? Sākšu ar pēdējo. Es domāju, ka islāms nav reliģija, no kuras mums būtu jābaidās. Tas, ka tas ir izaicinājums, pilnīgi noteikti. Es domāju, ka mēs esam pietiekami indulģenti, lai saprastu, ka mēs dzīvojam laikā, kad globāli notiek milzīgas pārmaiņas. Tas ir pārmaiņu laiks, kurā mēs dzīvojam. Nekas vairs nav stabils, un tāpēc dabiski, ka mūsos ir zināmas bāžas un bailes. Jautājums, kā mēs tiksim ar to galā. Islāms Latvijā. Tika pieminēts, ka Islāms Latvijā eksistē jau kādu laiku. Viens no piemēriem ir turku ciemats starp Līvāniem un Daugavpili, ja, kur jau Krievijas impērijas laikā tika nomitināti turku šie kara gūstekļi. Jā, es atvainojos. Un tas, kā viņi ir asimilējušies, integrējušies, varbūt arī ir maz pētīts jautājums, un varbūt viņu klātesamība šajā reģionā ir bijusi ļoti bagātinoša. Varbūt, ka mēs varam meklēt pēc paraugiem, kā mēs varam izmantot islāmu kā resursu, no kura mācīties un bagātināties. Neapšaubām, tāpat kā citās reliģijās eksistē šīs fundamentālistiskās grupas, kuras mēģina iekarot mūsu prātus, un es gribētu teikt, ka mēs esam nevis kaut kāda konvencionālā kara apstākļos, kur ir jautājums par teritorijām, tas pat nav tik aktuāls kā jautājums par mūsu prātiem. Un tad ir jautājums, kā mēs esam tajā iesaistīti. Bailes ir daļa no tā kara. Sabiedrības šķelšana, bailes, baiļu eskalācija, tā ir daļa no šī procesa. Un tas, kas, manuprāt, ir risinājums, ir izglītība. Vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam apzināties, ka problēma eksistē, un pēc tam mācīties, iegūt zināšanas, izpratni un mēģināt kaut kā veidot dialogu. Tas viss, ko mēs varam darīt kā sabiedrība. Un, ja es pareizi tagad atceros, tad, manuprāt, ka mūsu Latvijā arī lielākā daļa ir sunīti, kas ir ienākuši no Āzijas reģiona. Un arī tuvajos austrumos sunīti ir vairākums, kā mēs tagad viņš šķirosim. Ja, jo islāms jau arī nav homogēns, un tur pamatā ir 3 šīs pamata konfesijas, ja tā var teikt. Ja. Tā kā es būtu ļoti piesardzīga, ka mēs tā visparinām un nospraužam robežas un strikti pasakam šitos jā, šitos nē. Manuprāt, atvērtība un iekļaujamība ir. Ja es varu vēl papildināt, man ir tā nācies novērot, ka Latvijā kaut kā, bet tas, protams, ir normāli šādos apstākļos, bet diemžēl tā situācija ir tāda, ka tiek kultivēts publiskajā vidē tāds ļoti vienkāršots priekšstats par to, ka ir tāds viens islams. Un tas viens islams ir visi vienādi apmēram. Viņi visi grib staigāt hidžābos vai burkās vai kaut kā, varbūt tur ir daži variācijas, ja, bet vārds sakot, visi grib noslēgt sievietēm apģērbu, pilnībā noslēdošu apģērbu. Un visiem ir kaut kādi vienkārši vienot priekšstati, bet islāms tiešām ir ārkārtīgi dažāds, tieši tāpat kā kristietība ir ārkārtīgi dažāda. Un ja mēs salīdzinām kaut kādu latviešu vidējo luterāni ar Gruzijas kalnu kristieti, tad tās atšķirības ir milzīgas.
Tieši tāpat ir arī ar musulmaņiem, no kuriem ir grupas, kuri mierīgi iedzer šņabīti un ēd cūgaļu, un ir tādi, kur ir vairāk orientēti uz demokrātiju, un tādi, kur ir mazāk orientēti uz demokrātiju, tieši tāpat kā kristieši. Un tie uzskati, kuri tiek izplatīti, ka islāms nav savienojams principā ar demokrātiju, un islamā nav nekādas tur, tas ir viss vienīgi hierarhiska, vertikāla organizācija, nav gluži tā. Tur ir ļoti dažādas tās pieejas. Es gribēju teikt, ka te jau tas, ko es mēģināju pateikt, ir faktiski, mums ir jāveido dialogs, es šaubām jāveido dialogs, jo pašreizbrīdī tas, kas notiek ar musulmaņu draudzi, manuprāt, es nezinu, vai citām valstīm tik kutelīgs situācija ir, ka bijušais, gaišais, tā sacīt, zvaigžņu terminoloģija runājot, Skywalkers paliek par Darth Vaideru, jā, tad gaišais tēls Petrovs, jā, pēkšņi, kas runā visu laiku labas lietas, ka jāciena vienam otru un tam līdzīgi, un tagad aiziet islāma valsts pusē un paziņo, ka viņš melo. Un tā ticība, tā plaisa veidojās starp musulmaņu kopienu un valsti, un tas, kas faktiski notiek arī presē, ir bīstams simptomi, jā. Faktiski presa, tiks neatkarīgā arī avīzē bija ar šo te Tatlākbiedrību dibinātāju. Tam viņam prasa, principā tas jautājums tāds, nožēlo, ka ir tāda. Viņš saka, jūsu civilizācija dara nelabas lietas, sāk kārs, un tas viss ved uz strupceļu. Tāpēc tas, ko es gribētu teikt, ir jāveido tieši nevis likumi, kas viņus vēl vairāk dzītu stūrī, bet jāmēģina rast tas, ko valsts var izdarīt tiesiski risinājumu, mēģināt kaut kādā veidā saisties pie sarunu galda. Es nezinu, likums veidot un tam līdzīgi, jo būtībā ne jau musulmaņi kā reliģija ir vainīgi. Problēma ir tajos teroristos, kas izmanto šo te reliģiju un diezgan efektīvi izmanto reliģiju, lai internetā un jebkādā citā veidā gūt šos piekritējus un milzīgs cilvēku skaits ārpus Eiropas Savienību, kas ir Eiropas Savienības pilsoņi, kas nebūtu nekādā veidā nav vācieši, angļi, es nezinu, citu tautību pārstāvi, kas nav piedzimuši tā sacīt ar šo ticību, kā vecāku mantojumu, darbojās šobrīd, teiksim, šajā Sīrijā un tam līdzīgi. Un faktiski tas risinājums, kā var likt priekšā Eiropa, ir tieši tā. Mēģināt ar viņiem runāt, un tas ir vairāk ir grūtāk. Viņi nāk uz šeit, un tas, kas notiek Francijā, ir diezgan sarežģīti ar viņiem runāt. Ja viņiem padomā ir jaunas lietas. Tas risinājums ir visai grūti iegūstams no teorētiķiem, no zinātniekiem. Un valsts šobrīd ir liela izaicinājuma priekšā un Eiropas Savienība arī. Pilnīgi, es ļoti atvainojos. Īsti komentārs, jo es redzu, ka ir jautājumi. Jā. Es gribēju teikt, ka patiesi islāms ir likuma reliģija, un tas ir arī tā ir mūsu iespēja, jo ir striktāk un precīzāk definēti likumi, un mēs striktāk tos ievērojam. Musulmaņu kopiena būs tā, kas ievēros likumu atšķirībā no varbūt no padomu cilvēku, kuram likums vienmēr ir izaicinājums to apiet. Tas, ko es gribēju teikt attiecībā uz Islāma kultūras centru, kā mēs dzirdējām, mums ir 15 draugas musulmaņi, un Islāma kultūras centrs ir tikai viena no tām, tur kā Imrāns Oļegs Petrovs nekad nav bijusi gaišā zvaigzne, viņš vienmēr ir bijis ļoti konservatīvs, pat fundamentālistisks savos izteicienos, un tas, kas ir noticis, es arī runāju ar preses pārstāvjiem, viņš vienmēr ir gatavs runāt, kur pretī pārējā musulmaņu kopiena ir ļoti grūti sarunāt uz tikšanos musulmaņus, tāpēc, ka neviens negrib publiski uzstāties. Un tas ir jautājums man un mums visiem, kāpēc šī kopiena negrib ar mums runāt, un es pieņemu, ka viņiem arī ir zināmas bailes. Jautājums. Es domāju, ka tas jau te izskanēja vienot, ka ir manas sajēta par to, kas ir islāms mūsdienās. Un tā galvenā baža ir, ka islamam nav tāda vienota centra un pašā islamā nav vienota sapratne, kas ir tīkams darbs Allaham. Kurš individuāli var nākt ar savu iniciatīvu un izpildīt šo ekscesu. Tās ir tās lietas, ko arī
Ingolds sākumā teica, sabiedrības bailes, un tāpēc arī varbūt par islāmu vairāk šobrīd runā. Jo vēl viena lieta ir, ka pasaulē šobrīd ir šis te bēgļu vai tautu pārvietošanas bizness, kurš faktiski sasaucās ar to, ka var vērsties pret islāmu vai islāmu atsevišķu līderu vēlmi dominēt. Tās ir divas dažādas lietas, kas ir vienkārši sagājušas kopā. Jo no statistikas viedokļa, ja papēt, nezinu, vai kāds to pētīs, tad cilvēki, kas ir bijuši saistīti ar terora aktiem Eiropā, nav no bēgļu vidas. Tie ir cilvēki, kas ir auguši kopā ar Eiropas cilvēkiem, un viņi bijuši visu laiku ļoti labi integrēti, tur ir DJ, un tas viens no šiem te tagad ir pozitīvais piemērs, cik ļoti labi var, viņš ir bijis filmas varonis, cik labi var islāma cilvēks būt integrēts Eiropas, teiksim, tādā kristīgā vidē. Tā kā sajēra vienkārši par šīm lietām nav, un tā problēma jau droši vien, ka sabiedrība publiskā telpā par islāmu, cīņu pret terorismu, ja, un vēl kaut kā visvairāk runā cilvēki, kuri vismazāk gatavi par to runāt. Tā ir politiskā elite, kuriem ir maz zināšana, bet ir liela iespēja būt publiskā telpā un veidot sabiedrisko domu. Tur ir dziļa problēma, ka sabiedrība faktiski ir dziļi maldināta par tām lietām, kas patiesībā apkārt notiek. Un tad ir ļoti labs instruments, kā uzrunāt sabiedrību, baidīt. Nāk krievi, nāk islams, nāk vēl kaut kas, jā. Un visu laiku var kādu baidīt, ka ja jūs mūs neievēlēsiet, nu tad ir beigas, tad ir nākamā dienā. Kur ir tieši? Es drīz vienu mazu atkāpi. Šis jautājums par to, kāpēc tiešām mēs sasaistam šos cilvēkus, kas veic terorakts Eiropas teritorijā ar islāmu, un kāpēc tie nav faktiski ieceļotāji, bet tie ir trešās paaudzes pēcnācēji, kā saka, trešās paaudzes pēcnācēji, musulmaņu pēcnācēji. Mēs uzdevām birojnīcā arī Gekas kundzei, un, manuprāt, viņai bija ļoti laba atbilde. Kāpēc? Tieši integrācijas jautājumā. Tāpēc, ka tie jau nav pirmās paaudzes musulmaņi, kas dodas karot Daesh rindās, tie ir otrā un trešā paudze, kas ir kaut kādā veidā nav spējuši iekļauties sabiedrībā, jo, diemžēl, Eiropas sabiedrība arī ir diezgan aroganta, savās pozīcijās stāvoša, mums ir skaidrs, kā citādēm ir jādzīvo, un cilvēki ar ļoti labām izglītībām lasīja vairākas intervijas ar musulmaņu pārstāvjiem, kas nevar dabūt darbu vairāk kā par krāvēju veikalā. Ar divām augstākām izglītībām. Viena iemesla dēļ, tāpēc, ka ir melnīgs mēs, kā mēs jau šodien dzirdējām, un acīm redzam musulmanis. Viss. Ja? Un tas ir iemesls, kāpēc cilvēki jūtas. Tas ir jautājums arī par Imrānu Oļegu Petrovu. Viņš nāk no Latvijas un ir vienai mazākumtautību pārstāvs. Ir varbūt, ka tie nav nemaz reliģiski motīvi, par ko mēs runājam. Mēs meklēt raugus, bet mēs var ienākt. Tieši tā, un jūs paldies, Baroko kungs, par jūsu repliku, tāpēc, ka tas bija tāds izcils piemērs tai postsekulārai sabiedrībai, kur politika mēģina privatizēt reliģiju saviem mērķiem. Un patiesībā ļoti veiksmīgi privatizē. Gan Ziemassvētku brīvdienu jautājums, gan tagad bēgļu jautājums, ja? Visi šie jautājumi ir vērsti uz sabiedrību, kur nav pārāk kompetenta reliģiskos jautājumos, un tas ir tā ir mana rūpe, kad mēs beidzot izglītības programmās iekļausim saturu, kurš nodrošinās, ka viens Latvijas sabiedrības skolu beigušais būs kompetents, starpkultūra kompetents, iegūs un arī kā integrāli tās tādu reliģisko kompetenci. Tas būtu tikai mūsu inteligences jautājums. Vai klātesošajiem ir jautājumi, kuri, manuprāt, uzdot ekspertiem? Droši ceļoties augšā, stāvoties priekšā. Es atceros uz to vienu repliku, vienkārši, lai saprastu, kāda sabiedrības, tā teikt, tā temperatūra ir. Es gadījos šajā nedēļā vienā no Latvijas, pagājušajā nedēļā, vienā no Latvijas rajona centriem,
kur bija filma pirmizrāde par Somāliju. Un auditorija, apmēram 200-250 cilvēku zālē, un pēc filmas uzdod jautājumu, jūs attiekat. Un sākās tā diskusija tāda, ka faktiski macis stāv, un es tajā auditorijā uzdevu jautājumus, ka varbūt situācija, šo te diskusiju vajadzētu slēgt, jo beigsies ar to, ka te visi sakāps elektriskā vilcienā un brauks ikdienā vai mocinības. Jo tā elektrība tajā zālē ir tāda, ka tur tikai atliek pielaist spiču, ir ļoti agresīva attieksme, tāpēc, ka izpratni pa lietām nav. Un tajā brīdī, kad nav, tas ir kā vecāki, kur neprot audzināt bērnus. Tajā brīdī, kad viņam pietrūkst argumentu, viņš paceļ roku. Un tajā brīdī viņš ir kapitulēts kā bērnu priekšā visiem laikiem. Ir līdzīgas lietas notiek sabiedrībā. Varbūt jautājums mūsu ekspertiem, saistībā turpinot šo repliku, jo faktiski Balaškunga grāmatā ir rakstīts, ka reliģiskā brīvība pastāv tur, kur ir nostiprinājusies reliģiskā tolerance. Jautājums, vai Latvijā šī reliģiskā tolerance ir? Un vai mums ir reliģiskā brīvība? Jā. Nē, es domāju, ka jūs labi raksturojāt to situāciju, jūs vienkārši pārveidojāt to jautājumā. Nu, tur var viens no tiem vērtējumiem varētu būt, cik mums daudz tiesās ir pieteikumu, kuros cilvēki, tā sacīt, mēģina kaut kādā veidā aizstāvēt savas tiesības. Viens satversmes tiesas spriedums, par ko mēs runājam. Nu, daudz cilvēku neizmanto šos kaut kādas personīgas brīvības apspiešanas momentus. Es domāju, ka tas ir rādītājs, nav faktiski tās problēmas. Ja mēs paskatāmies uz valsts attieksmi, tad šobrīd valsts tiešām cenšas skriet notikumiem pa priekšu, mēģināt iegūt varbūt tās vēlētāju balsis. Un tagad visiem sāksim vilkt nost tos hidžābs, un tas ir vājprāts kaut kāds. Ja tagad parādīsies pilsētā divas kaut kādas melnos tērpos tērptas sievietes, un tagad es vienkārši iztēlojos pašvaldības policija mēģina rīkot kaut kādas ķeršanas akcijas, iebrauks klāt raus nost. Tas ir pēdējais, kas var gadīties. Mēs faktiski mēģinām provocēt kaut kādā veidā nelāgu situāciju. Turklāt, te jau skaidra asociācija ķēdes bailes, tālāk naids, un reāla integrācija jau nekāda nenotiks situācija, kad tie musulmaņi tiks dzīti ar vien vairāk stūrī. Kāpēc viņi nerunā? Viens no diviem variantiem, kā Katrīna saka, viņiem viss ir labi, viņi baidās visdrīzākais runāt šai situācijā. Un tur ir tā nav mūsu problēma, tā ir visa Eiropas problēma. Pašreizajā brīdī tie notikumi ļoti strauji attīstās, un es domāju, ka mums nevajag pārsteigties ar normatīviem aktiem. Es pakomentēšu, bet es varbūt nekomentēšu Tieslietu ministrijas iniciatīvas, kuras nāk no ministru kabineta uzdevumiem. Līdz ar to, kā ierēdnis, es to nekomentēšu. Bet, ja mēs runājam par islāma draudzēm Latvijā, tad, kā jūs minējāt, ir 15 draugas. Tajā brīdī, kad mēs uzsākam šo likuma projekta izstrādi, mēs uzrakstījām vēstules visām draudzēm ar jautājumu, ko jūs domājat par šo. 5 no šīm draudzēm atrakstīja mums, ka viņiem nav nekāda problēma, jo viņi šādu tradīciju nepiekop vispār. Tas ir tās draudzes, kuras nāk no Centrālā Āzija, mēs varam pateikt tā. Līdz ar to, un šajā gadījumā mēs diezgan arī noteikti laiku strādājušai, jo šīs draudzes ir gan noslēgtas savā vidē, bet viņi arī Latvijā, es teiktu, vairāk integrējami nevis kā musulmaņi, bet kā krieviski runājuši cilvēki. Un viņi jau padomu laikā dzīvojot pieņēma to daļai sekularismu pamatus, un pie noteiktas tradīcijas, un mēs arī šobrīd runājot ar viņiem, viņi saka, ka jā, viņi nav tādas tradīcijas vispār. Viņus tas neskar, bet viņi arī ir islāms. Tas ir tas, par ko mēs runājam, ka islāms ir ļoti dažāds. Un viņš nav monogāms. Līdz ar to daļa no viņiem piekop tās tradīcijas, kas viņiem ir, un viņus tā valsts politika, kura šobrīd ir, viņus apmierina, jo tas neietekmē viņu tiesības. Otrais, kas varbūt ir cita daļa, kuru mēs te arī tika pieminēt, kur ir ļoti stingri atkal piekoptas prasības. Jautājums, kāpēc tik stingri, jo tā arī ir daļa Eiropas problēma, kā pēc būtības cilvēki, kuri dzīvo Eiropā, piemēro islāmam daudz stingrākas tradīcijas nekā tie cilvēki, kuri dzīvo pašas islāma valstis.
kur arī tas pašs hidžabs nesāšanas jautājums ir relevants daudzos gadījumos. Un viens no arī Eiropas cilvēktiesas spriedumiem attiecībā uz Turciju, lietu pret Turciju, kur cilvēkam sieviete bija aizliegts vispār nesāt hidžabu, kaut gan Turcija ir skaidri redzama islāma valsts. Arī, pieņemsim, citās islāmas valstis pirms pāris 3-4 gadiem arī pašas viņu valstis norisinājās diskusiju par to, vai sievietēm vispār ir jāvēl obligāti tās pilnos nikābus. Līdz ar to tas saistās arī ar mūsu jautājumu, vai tā kā, kāpēc cilvēki tik ļoti stipri grib tieši šeit ievērot šos noteikumus. Un, ja mēs runājam par dialogu, kur ir problēmas, es pieņemu arī ar islāmu dialogu, vispār Eiropu un Latvijai skaitā. Tā kā islāms nav monogams, jums pretī ir daudz cilvēki, ar kuriem jums būtu jārunā, jo šajā gadījumā jums nav tāds viens pārstāvis, kurš var runāt visas kopienas vārdā, jo katrs, nezinu, draudzes pārstāvis, autonomas draudzes pārstāvis, viņš runā savas draudzes vārdā, līdz ar to tie viedokļi var krietni atšķirties, un tad šajā gadījumā valsts ir ļoti grūti veidot šo dialogu, ja jums pretī nav vienota arī viedokļa. Varbūt man jautājums tad ir Gegijas kundzei, savās lekcijās jūs teicāt, ka islāms ir heterogēna, restīvi, ka viņi ļoti sasaroti ir, un ir, teiksim, šie labie piemēri, es nezinu, teiksim, vairāk demokrātiskie piemēri kā Turcija, bet mums arī ir citi piemēri, es nesaukšu konkrēti valdi, kur, teiksim, šī sekulārisms nav, teiksim, šī iekārta, un jautājums pie reliģiskās normas diktē personu ikdienu. Jautājums, kā notiek šo personu, kā mēs spējam rietumu sabiedrību integrēt šo personu, ja viņi ieceļo mūsu kultūra telpā, jo faktiski jautājums ir, viņi nāks ar savu ticību, savu reliģisko pārliecību, un vai šāda persona integrācija ir iespējama, viņi ir iespējama ar dialogu starpniecību vai normatīvo regulējumu starpniecību? Varbūt tātad vai ir iespējama, protams, par dažādību mēs esam daudz runājuši. Kā es minēju, tas, ka musulmaņi ir pakļaujas likumam, šajā gadījumā reliģiskajam likumam, bet tomēr likumu tur cieņā un otrkārt tur cieņā, varbūt arī ir tā iespēja, kur mēs varam darboties strikti, nospraužot roku. Tas tā, es esmu pamatā pedagogs, un tāpēc arī tādas analoģijas izteikšu. Tāpat kā ar bērnību strādājot. Tad, kad jūs skaidri nodefinējat noteikumus, un otrs saprot, ka šie noteikumi ir jāievēro, tad arī ir iespēja kaut kā sarunāties. Un, protams, dialogs nav tad, kad es runāju, un otrs klausās un māja ar galvu. Dialogs ir tad, kad mēs stāvam vienlīdzīgās pozīcijās, un mēs klausamies viens otrā, dzirdam, ko viens otram sakam, un pēc tam veidojam kopīgu saturu, kas ir ļoti sarežģīti un ļoti dārgi. Vai mēs esam gatavi tērēt laiku un naudu šim procesam? Tas ir pirmais jautājums. Un tad par mūsu likumdošanu, kas ir, protams, tiek no starptautiskiem pētniekiem novērtēta kā salīdzinoši atbilstoši reliģisko brīvību jautājumos, bet arī pat laikā tā paternalistiskā attieksme, ka valsts zina labāk, kam man būs ticēt un kam nē, joprojām likumā ir saglabāta. Jo eksistē kaut kādas konfesijas, kaut kādas reliģiskās grupas, kuras kaut ko drīkst vai nedrīkst, un tad ir citas, kurām nav tāda tiesība. Piemēram, nav taču ar visām 35 organizācijām noslēgti jeb līgums ar valsts un organizāciju. Es neesmu jurists. Pusotras īstas replikas. Mums nevajadzētu sajaukt reliģiju brīvību ar reliģiju vienlīdzību. Tas ir dažādas lietas. Un, kas vienu otru, protams, neizslēdz un papildina, jā, bet tas tomēr nav viens un tas pats. Un es domāju, ka reliģija brīvība, protams, ir jāizstāv līdz pēdējam, un reliģija izvēles brīvība absolūti, un arī reliģiskās uzvedības brīvība un pasludināšanas brīvība arī ļoti tālu. Bet garantēt reliģiju vienlīdzību ir gandrīz neiespējama. Un vismaz es neesmu runājis nevienu Latvijas juristu par šito tēmu, es būtu priecīgi parunāt kādreiz, bet tie ārzemju juristi, ar ko es esmu runājis, ar ko es esmu sarunājusies, viņi saka, ka tas principā
nav pret cilvēktiesību konvenciju, ja, ka valsts privileģē kaut kādas reliģijas, tas parasti kaut kā notiek vairumā valstu. Latvija nav izņēmums, ja, kaut vai, piemēram, kā tiešām ir, ja, kā Laima teica, mums ir dažas privileģētākas reliģijas, mums ir tas, ko sauc par oligopoliju reliģijas socioloģijā. Un ja man būtu kaut kā teikšana, es laikam iet uz šo te līgumu ar valsti vai likumu pāri paplašināšanu, iekļautu vēl tur kaut kādas reliģiskās kopienas, droši vien nereāli ir ar visām noslēgt līgumus, bet ja to paplašināt, tas būtu viens tāds instrumentāls, man liekas, integrācijas mehānisms, jo tad tur varētu aprakstīt, ko tad var un ko tad nevar, un kāds ir tas pienākums pret to valstu un tam līdzīgi. Es domāju, ka tas varbūt ir kaut kas ir jāpārdomā. Būs praktiski. Nu jā, tur jau tā lieta, ka Misāns kundze labi raksturoja to situāciju, jau tiešām tāda, ka te pirmām kārtām ir atsevišķi jāliek jautājums par reģistrāciju, legalizāciju. Tātad mums Latvijā ir, kā jau Eiropas Savienības dalība valstī, ik viens var darboties bez obligatoriskas reģistrācijas. Tas nav iespējams, teiksim, tur Kazahstānā, Kirgistānā un tādās valstīs, kas nav pievienojušies Eiropas cilvēktiesību pamatību aizsardzības konvencijai, tad reģistrācija nenozīmē, ka obligāti visiem jāreģistrēs. Un tālāk jāliek citā plauktā valsts īpašā atzīšana. Un tās ir atkal citas lietas, jo, piemēram, katoļu baznīca ir īpaši atzīta, viņa ir konkordāts, ir līgums ar Svēto krēslu, un tālāk tas ir pirmais līmenis, ja mēs varam runāt par 3 vai par 4 pakāpēm, kā valsts atzīst. Nākamā līmenī ir tās reliģiskās organizācijas, kurām ir pieņemti speciāli likumi, un ir viņām visām arī līgumi, bet stāsts ir par to, ja Latvijā pateikt, mēs tagad esam pieņēmuši likumu tikai attiecībā uz šīm 7 un vairāk nē, tad tā būtu diskriminācija, un tas būtu ļoti kliedzoši un nepareizi. Valsts ir atvērta sarunām. Protams, te ir jāsaprot, ka šādus likumus pieņem Saima ar balsu vairākumu, un ja atnāks kāda ļoti neliela minoritāte reliģiska, un bez tāda plaša sabiedrības atbalsta gribēs tādu likumu, visticamāk tādu likumu nepieņems, bet līdz šim nav bijušas situācijas, ka kāds, manuprāt, būtu atnācis, būtu lūdzis šo normatīvo regulējumu, un viņam būtu atteikuši. Ja? Tāpēc mēs nevaram runāt šajā brīdī, ka tas ir slikti vai labi. Vienkārši tie, kuri vēlējās, tiem ir šie likumi. Ja nāktu, teiksim, musulmaņi, es domāju, ja pat tā saruna sāktos, būtu labi, ja viņām būtu šādas sarunas, tas būtu labāk nekā būtu nekāds dialogs. Un, protams, jāpiekrīt, ka reliģijas brīvība tomēr nevar sasaistīt ar šo te institucionālo modeli, jo, piemēram, Lielbritānijā ir valsts baznīca, ja, ko valsts uztur, bet tam nav nekāda saistība ar realitāti. Un reliģijas brīvība, es domāju, Lielbritānijā ir daudz augstāk nekā varbūt Vācijā vai citur. Tā kā šeit šīs lietas ir dažādas. Viņas ir, nevar tā viss vienā katlā jau. Mums ir pēdējās 2 minūtes palikuši atvēlētas diskusijai. Bija pirmā roka pacēlās tur, manuprāt. Un es domāju, jā. Un tad jūs varētu kungs arī uzdot savu jautājumu. Jūs teikt, Latvijas vecāku forums. Man saistīja ar Baroku teiciens, ka šī migrantu pārvietošana ir biznesa projekts un arī neviens, teiksim, neoponē, tad principā tas diezgan pieņemams. Šeit daudz jautājumu ir tie, kas ir cīņas ar sekām, bet, teiksim, primārais ir tāds kā apzināta pārvietošana, piedāvām citu tautību iepludināšana Latvijā, kuriem ir citas, teiksim, tradīcijas. Un tad, protams, kā mēs ar to tiekam galā. Pamat jautājums ir šis te nosaukums netradicionālā reliģija, ko arī jūs vēl pateicāt. Ja ir jaunās reliģijas, tad, protams, neiekļaujās, tad kāpēc mēs izvirzam tādu tēmu, kas neatbilst pēc būtības šai tēmai un jautājumam. Tas pats, ko mēs runājam par medicīnu, ja? Tradicionālā medicīna ir 100 gadu veca un netradicionālā 5000. Tad, piedodiet, mums ir jāievēro konsekvences. Un tādā pašā veidā mūsu tradicionālā kultūra, es šaubos, vai ievērot ar to, ka mums šeit ir iekarots un ir iznīcināta mūsu tradicionālā kultūra. Tad kā mēs aizstāvēsim savu? Es varbūt aicinātu izmantot iespēju uzdot jautājumus par šodienas diskusijā pausto un varbūt diskutēto, jo mums tiešām ir burtiski pēdējās 2 minūtes. Es aicinu uzdot jautājumus. Mēs esam sāpestas nevalstiskas organizācijas šī pasaules duris vēl es savurējā, vadītājs, dibinātājs. Man ir jautājums abiem toks. Praksis viņš ir visiem
kuri uzstājās. Vai Latvijā pastāv kāda konfesija, arī baznīca, kur ir izmainījusi Elohima baušļus? Jūs varbūt varētu specificēt, kas ir Elohima baušļi? Tieši, kas ir Elohima baušļi? Pirmkārt, Elohims ir ivitā oriģināla vārds, mums radītāji. Baušļi, tā ir Tora. Jautājums ir, vai ir kāda konfesija, kas ir izmainījusi? Jā.